Tehnika mehāniskā telpa ir rituāls, ko radījuši magi daudzu gadu laikā ar mērķi kontrolēt savu apziņu un ķermeni un radīt realitāti sev apkārt. Šī prakse ir kā vadības pults, kas aktivizē neskaitāmus procesus mūsu dzīvē. Kad mēs mēģinam kaut ko iedomāties, mūsu organisms to apstrādā fizioloģiskā līmenī, uztverot bildītes kā instrukciju darbībām. Problēma ir tajā, ka cilvēka organisms ir diezgan sarežģīts bioķīmiskais mehānisms un vadīt to nav vienkārši. Vadīšanas instrukcija sastāv no slēptiem signāliem un bioķīmiskiem savienojumiem. Lai šo uzdevumu padarītu vienkāršāku, tika radīta mehāniskā telpa. Tā kalpo par terminālu, kas savienojas ar mūsu apziņu. Šis termināls ir veidots mums saprotamā tēlu formu valodā. Ir teorija, ka mentālo praksi mehāniskā telpa ir radījuši atlanti, kuri savukārt labi pārzinājuši augstās tehnoloģijas laikā, kad dzīvojuši uz šīs planētas. Šī iemesla dēļ mehāniskā telpa sastāv no ekrāniem, slēdžiem, taustiņiem un svirām. Ņemam vērā arī to, ka mehāniskā telpa ir ne tikai prakse darbam ar sevi, bet arī sens rituāls. Tādēļ tad, kad to vizualizējam, mēs savienojamies ar matrici, tādu kā veidni, kas, lai arī radīta sen, joprojām eksistē planētas astrālajā plānā. Izpildot visas instrukcijas un ievērojot darba kārtību šajā rituālā, mēs ievedam sevi tādā noteiktā stāvoklī. Atrodoties tajā, mēs ietekmējam gan sevi, gan ārējo pasauli. Pēc kāda laika mūsu potenciālā būs pavisam citas kvalitātes enerģija. Katru reizi, kad darbosimies ar mehānisko telpu, mēs virzīsim enerģiju uz trešo aci, tādā veidā aktivizējot šo sesto čakru aģnu. To darot, pakāpeniski augšējo čakru rajonā aktivizēsies enerģija, tādā veidā audzējot mūsu iespējas apzināti ietekmēt sevi un apkārtējo pasauli.